Dviņi, esiet sveicināti jau janvārī un ieskatīsimies janvāra horoskopā. No 2. janvāra Merkurs, kas pārvalda jūsu zīmi, kļūs direkts un ies uz priekšu, tāpēc arī jūs paši kļūsiet kustīgāki, atvērtāki, tādi aktīvāki. Un šajā periodā ir jāizmanto iespējas, ko zvaigznes jums dod, un tātad jāveido sev nozīmīgi resursi, jārisina sev nozīmīgas sarunas, jo Merkurs dodas uz Mežāža zvaigznāju, un tur viņš ieies 14. datumā, un tas nozīmē, ka viņš iedos tādu pamatīgumu visiem jūsu plāniem. Arī jūs paši šajā periodā varat palikt tādi piezemētāki, stabilāki un skatīties uz lietām daudz reālāk. Tāpēc šajā mēnesī ieguldiet visu savu spēku un enerģiju, lai patiešām izveidot tādu stabilu pamatu visam nākamajam gadam. Jo šeit jūs varat gan satikt cilvēkus, kas jums palīdzēs realizēt plānus, gan pie jums var atnākt idejas tādai stabilitātei, tāpēc esiet atvērti un arī paši meklējiet visu jauno. Un var gadīties, ka tajā 14. datumā un pēc 14. tad, kad Merkurs ieies Mežāzī, kāds no jums var sajust arī tādu mazliet sastingumu, tas varbūt kaut kas neparasts priekš dviņiem, tādu ierobežojošu sajūtu var sajust. Bet lieciet šo enerģiju lietā, ja jūsu apzināti virzīsiet šo enerģiju uz reāliem mērķiem, tātad, lai dzīve iegūtu kaut kādu taustāmu, sajūtamu, materiālu jēgu, tad jūs arī sajutīsieties labi. Kas notiks ar mīlestību šajā mēnesī? Principā mīlestībā ir ļoti labs brīdis tiem, kuri jau ir attiecībās. Viņi var tās nostiprināt, viņi var tās atjaunot, viņi var plānot. Mežāža zīme mums noteikti saka, plāno notikumus savā mīlas frontē. Un viņi arī rada tādu vēlmi būt kopā. Tāpēc mēs varam teikt, ka arī jaunām attiecībām šis ir labs periods, jo patiešām jaunas aizraušanās var pāraukt tādā vēlmē būt kopā ilgāku laika periodu. Un es noteikti ieteiktu jums šomēnes sekot līdz savam enerģijas līmenim. Ja jūs pārāk daudz iztērēsiet enerģijas, var gadīties, ka arī pieķerās kāds vīrus. Jo varbūt pietiekoši daudz stresa arī šomēnes. Un tādas Mežāzim raksturīgas vēlmes visu kontrolēt. Ja saglabāsiet šo emocionālo līdzsvaru un tādu labu iekšēju sajūtu, tad visticamāk arī slimības jums nepieķersies un būs tāda labsajūta. Un es pilnīgi dzirdu, kā Merkurs saka, esot Mežāzī, labāk esi pārliecināts par reālām lietām, labāk esi pārliecināts par kaut ko taustāmu un materiālu iegūsti šajā periodā. Nevis sapņo par kaut ko fantastisku, nereālu. Un lai tas tad arī ir šī mēneša moto priekš dviņiem. Lai viss ir veiksmīgi. Atā, visu labu!